Tātad brokastis, un šoreiz ir no vakar sapirktajām. Man te maizītes ir. Zapte, medus, šokolādes krēms, tad vēl pārsliņas, tad arī bezglutēni. Pagad, tev būs tikai bezglutēni pārsliņas, vai tev kaut kāda šokolādes maizīte. Maizīte ar vēl tev ir, jā? Jā, un tā. Nē, nu te, protams, dažādas, kā saka, neperfekcijas ir, bet tā kā tāda sīks, un kopumā šitais numuriņš man tā kā patīk. Ot, tas sauliņš, ko es iepriekš nopirku, vakarā vēl pirms aizmigšanas izdzēru, plānojot šodien un nākamās. Šitas ir riktīgi labais, viņš ne tikai garšīgs bija, tiešām prēmijum eksporta lāgeri, bet arī man ir ļoti jūtīga galva, kā es iespējams esmu jau teicis, un man pat no viņa īsti līdz sāpēšanai neaizgāja. Bišķi tāda, nu jā, tāda pēc tam, kad gāja ārā, viņš bišķi tāda pohainīga bija, bet tā, ka nevajadzēja dzert pret sāpens dzert. Tā pilsētiņa, Nomali diezgan palielāja pilsētiņa īstenībā, kā viņa tagad saucās, jau pat aizmirs, kaut kas uz B-burtu, Bokorta, nē, bet kaut kas tam līdzīgs bija. Piemēram, šeit, runājot par neperfekcijām, šeit savukārt nav zietiņš, te var iekrist, ka tu esi zobbirstu vai kas mierīgi vai kaut kas cits iekšā. Ko varētu pagrūt būt izdabūt ārā. Pieniņš ir leduskapīs, ielikt, lai bišķīt pēc iespējas vēsāks pavēsinās. Suns spēlēs ar mīkstās mantiņas suni. Vai aitu? Varbūt aitu. Tā forša māja. Sarkaniem ķieģeliem un pildrežģis. Šitā savukārt kā tāda noplakusi veca. Ir šarmiņš, ir jau šarmiņš, te viss arī šarmiņš tā. Pilsētiņām, tiem ceļiem, te ir ritenakā vajadzētu. Ja mašīna jau tā izšauj cauri un īsti jau, nu, tu to tā neizbaudi. Paskat, vai nav tāda interesanta, kā šitā māja, piemēram, tāds pat diezgan daudz, ja. Viņiem te tās arkas tādas, tais koku mājās ir tādas virs logiem parasti uztaisītas, interesanti. Es cenšos sagaidīt saimnieku, mēs šodien jau, priekš saviem standartiem diezgan agri. Ir pār 9 drusku, jau esam taisamies, jau gatavojamies braukt, bet saimnieks joprojām arī nav šeit. Kaut gan, runājam tādu, 9-10, ka viņš būs, un tagad ir, jau gandrīz būs 9:30. Tā kā vakarā viņš jāgri prom, tagad prom, es vēl nav ieradies. Un es nevaru viņam samaksāt tos 80 eiro. Aizsūtīju viņam īziņu, ka gribu samaksāt 80 eiro, un tad mēs atkal būsim atpakaļ tikai vēlu vakarā. Plānā ir uz Dresdeni braukt. 4. valsts, vai kura tā sanāks. Kāda veca mašīnīte, to nemaz nebija vakar pamanījis. Paskat, kāda veca mašīnīte. Inčīgi. Nebūtu priekšā šitas sūds, būtu labs tāds kadrs. Es vakar mocījos no iekšpus, centos pievilkt tās durvis aizslēgt, bet nekāda neizdevās, bet izrādās viņas tiešām aizvarot, viņas tiešām automātiski aizslēdzās. Es nebiju, Anete teica, varbūt tā ir, bet likās tāds kaut kāds parasts tāds vecs durvis, ka tas taču tā nevarētu. Labības rundulīši tādi salikti pa tādiem, tā kā jāņtārpiņi. Es nevarēju labāku salīdzinājumu uzreiz atrast. Tikko iebraucām, reko vēl būs šitā zīme. Vācijā, vārdsakot, tā ir mūsu, ja pierēķina Lietuvu, kurai vienkārši izšāvām cauri, tātad Lietuva, Polija, Čehija, Vācija, 4. ārvalsts, kur mēs šodien iešaujam un šausim atpakaļ vakarā. Tur bija upīte. Paskata, kāda krāsainā māja.
tā kā jau liekas jau, ka bišķiņi vēl sakārtotākas vai ne, tā kā vēl pabrauksim tur. Jā, mēs nepafilmējuši tās daudzās smukās pilsētās, tās tos Čehijā. Šajā daļā karš laikam pārāk nav skārs, jo pārsvarā daudzas vecas mājas saglabājušās. Nu jā, un šeit Vācijā redzams, ka visas tās mājas ir, nu visas, ne visas, bet gandrīz visas ir atjaunotas. Čehijā var šitā kā kūra, bet Vācija iebrauc pirmā atšķirība, kad mājas ir atjaunotas, vai arī ir kur vienu atjaunotieši, ja vēl nav kāda atjaunota. Tā ielas un ceļi jau arī Čehijā pārsvarā bija labi. Un arī blokmājas Čehijā pārsvarā jau arī atjaunotas, izkrāsotas un tā tālāk. Atkal kārtējā smukā pilsētiņš reiz vācu. Pazies, kā te tās fachwerka mājiņas iet un tur pils kaut kāda ir. Un šita mēs braucam lējā smuki. Un te būs baigas līgums, pastīti, kāda te līgumi sāksies. Tā, šitais ir būs. Tā, nu šita jau nevar divi samainīties. Šaurā ieliņā, kaut gan tas pat ir galvenais ceļš. Interesanti, interesanti. Tuvojamies pamazām pirmajam apskats objektam. Šeit atkal daba. Mēģi uz leju. Cik daudziem viņiem te dzīvojot ir tādi super skati kā no tām māju logiem. Kāds plašums atkal paverās. Pēc tam, kad izlīkumojām atkal par ritīgiem serpentīnu veidīgajiem. Tur taču nav Alpu stilā tie ceļi mašīnai slodzīti taisa. Bet te atkal paverās tāds plašums, tad mainīga tā ainava. Tu tos nofilmēji, ja tos man pievilka ar bišķiņu. Ka daudz jau liek tajā tālākajā stāvvietā, tas, kas ir 2,5 kilometra kājām, vienkārši jāstaberē līdz stāvvietai. Baigi rūpējās pa soļu skaitu. Nu jā, bet šeit atbraucam un viss tāds gandrīz pilns. Bet izdevās atrast vienu, es nezinu, man liekas, kādām divām. Es vēl vienu redzēju, kas pirms brīža bija brīva vieta. Faktiski neviena cita brīva vieta vairs arī nav. Lai gan, kad es vēl braucu pirms stundas ārā no hoteļa, tur it kā bija rakstīts, ka maz apmeklē, Google kā parasti rāda, kad šobrīd maz apmeklējums, tad vien pa stundu jau visi sabrauca. Vai kā, bet izdevās tikt līdz tai tuvākai, tur parkomatā izdevās saprast, ka pa 4 stundām tātad 7 eiro jāsamaksā. Nu tā, tagad tikai atliek cerēt, ka tās debesis virzās zilais uz to pusi, nevis otrādi. Tas ir baigi no svara, lai baudītu. It sevišķi daba, bet arī pilsētas, protams. Te ir viens tāds pirmais skatu punkts. Bet es nesaprotu, kā viņi tur tiek. Es pētīju Google mapā, es zināju, ka no turienes kaut kur vajadzētu būt skatam uz tiltu īstenībā pašu. Tagad mēs uziesim uz paša tiltu, bet skatam uz tiltu, iespējams varētu būt no turienes. Jāmēģina saprast vēlreiz, kā tur var, jo te jau ir beigais. Te jau ar kājām te tā, nezinu.
Nemā kaut kas latviski? Kāda latvieša atkal arī uzrodās. Jumti jau vāciešu tradicionālā desiņa pat ir. Te vēl viens tāds epizodisks skatu fragments no viss šī dabas brīnuma. Ļoti jau liels tās turistu masas un komercializācija viss tikai jau šādās vietās. Šī ir tā riktīgā skatu mēle. Wow. Labais, lai nepazūdi saule, lūdzu. Tā, šeit ir baigi smukā ainava. Klints vienā malā, upe pa vidu, mežiem apaugušas klints otrā malā. Pilsētiņa. Un šitie te Elbe, jā. Un upe ir Elbe, ne pilsētiņa. Tā, un tālāk tur ir lauka un arī pakalni. Tas ir uz vienu pusi. Uz otru pusi. Tā, te jau ir vēl viena pilsētiņa. Jā, te šitie arī interesanti uz kalni. Tā tādas klintis. Tā kā tādas, jā, jau bezmaz tā kā tādas uz šito kanjonu veidīgo pusi vai tā kā Amerikā, Austrālijā tikai ar mežiem apaugušas. Tu ir kaut kāda pilsa vai kas? Ja skatīties otrā pusē, tur laikam varēs to pašu tiltu redzēt jau. Nē, vai nevarēs? Kas te ir? Tā, tiltu pašu te neredz vēl, jā, tomēr. Nē, tilts ir kaut kur tur, pa viņu var staigāt, bet redzams, viņš vēl te nav. Bija tāda pilna panorāma. Vai tāds priekšstats. Das geht schon so lange, man kann auch das haben. Zeig mal die Bilder, die du gemacht hast. Hier habe ich keinen einfach. Te jau bišķiņ no sāna redz to tiltu. Šitā ejot. Labs rāmējums no lapām. Nē, nu viņš ir vēl tālāk sāniskāk. Es nezinu, tur ir. Te ir pat rinda, lai tiktu. Nē, bet tur jau brīvs vietas, kāpēc viņi neiet augšā. Tur ir kaut kāds ierobežojums, cik cilvēki drīkst augstā būt, es nesaprotu. Nē, nu, nav. Vai es tur neiet vairāk? Kāds viss tā kā aitiņas gaida? Es nesaprotu šito, bet nu. Negribās jau tik bezkaunīgi līst visiem garām. Acīm redzam, viņi gaida, nu. Nē, vai tā ir grupa kaut kāda? Ai, maškai, jāiet vienkārši. Te tāds.
kur var pienākt it kā mazu mežonīgumu izbaudīt. Skrējritenis? Anyone? Tu jau cerēsi savā? Kad tā, nu, ko es viņu darīšu, bet vienkārši likās, ka nomētāts. Jā, nu šeit tas Plitvicas ezera efekts bišķiņ, ka tur arī bija reāli totāli spoiled experience ar vienkārši masām, kas tev grūžas no muguras un iet garām. Un es no viens puses par saprotu, un daudziem gribas redzēt šīs vietas, un to cilvēku ir tik daudz, un tāpēc arī viņi ir tik daudz. Bet es nezinu, ko tur. Nu jā, nu vai nu baigi agri jāiztaisās no rīta. Vai nu, ko es nezinu, jāievieš tādas stundas, kad iet tie, kuri tikai tur arī grib tikai uzskriet un paši sevi primāri nobildēt fonā ar to vietu. Un tad pārējiem, kas reāli grib mierīgi pabaudīt, paskatīties, kur noteikti būtu mazāk, kurus reāli tā kā nelaiž ārā nemaz ātrāk pa kaut kādām tur 2 stundām, nu tā, lai reāli nenāk tie ātrie uz to lēno baudītāju laiku. Gusīts mammai par šausmām. Nu, es parādīju, ka viens puiks tur bija uzkāpis. Nu kā, viņš arī sagribēja kāpt. Nu, viena paša, tas tur bija uzlaists viens pats, bet es tomēr tā neuzdrošinos viens pats. Skaties, kur ir loģiskāk, jā? Lai neslīd kājiņa, skaties. Jūs pēc tam arī lejā kāpsiet vai kā tur? Vai paliksim uz mūžu, tu domā? Nē, es nezinu, vai tur nesavienojas, ja? Ok. Nu, re, kā mēs apsēdāmies. Hello, pamājam mammai. Tu kā viņš uz tā koka vēl gribēs. Tas koks ir tā kā tāds tolets pots izskatās, jo viņam ir pa vidu tukšums. Nu, opā! Dzīvnieku tolets. Šis ir pats tilts. Kur tu eji? Nē, prom. Šitai vēl labs tāda kompozīcija starp šito pirmo un starp to. Saule vismaz uznāca tādā veidā, ka viņi izgaismoja to kreisajā pusē. Šits palika tumšs un tad ir kārtīgi laba tāda tā kā iņu un jēn kompozīcija. Esam uz pašu tā tilta. Šī ir baigi labie rāmējumi parādās. Nu, var atrast viņas tā, ejot caur kokiem. Ļauj man stāvēt, es tev spēju. Gosī, ko tu parādīsies tagad publiski visai Latvijai? No vismaz tiem, kas mums skatīsies. Tik nikns. Tā. Mirklis meditācijas. Ja apkārt nebūtu turismu trokšņi, reāli šito kadru arī varētu, ko es tagad filmēju, nofilmēt un ielikt pie tiem, kas tur, nu tā kā YouTube'ā ir tie, kas stundām iet tur atkārtodamies gan visu laiku. Vai kurošie kamīni vai tam līdzīgi. Šitādu arī varētu skatīt. Kustās labs vēbeņi. Kā mainās višķiņ tā saules gaisma pa brīdim. Labi, varbūt man tikai tas šķietiens šeit, nezinu. Tur mēs
sākumā bijām augšā. Tā līdzīgi kā perspektīva, tomēr bišķiņ viņš vairāk, viņš tās klintis vairāk paver. Un atkal interesanti. Un tagad pilnībā tā spīd saule. Jā, šīs vietas feelingu ir sajūta, ka ir izdevies noķert. Tādu labu porciju no saucamās Bohēmijas Šveices. Nē, Saksijas Šveices. Šeit jau ir Saksijas Šveice. Šveices pusē, Čehijas pusē ir Bohēmijas Šveice un šeit ir Saksijas Šveice. Viss ir to Šveici, jūs salīdzināt Latvijā Kurzemes Šveici. Un vēl kaut kāds ir Šveicis, ķipa viss kaut kur ir. Tā nekur šeit neredzēja atslēdziņas, ka būtu saslēgtas, bet šitā tik smuka zila pie šitā tilta. Jā, 9. jūlijs. Pa kurš šodien ir? 17. Jā, 17. Pirms 8 dienām.